Sveiki, šodien es jums iemācīšu riffle shuffle un false cuts. Tātad riffle shuffle ir šis te. Un false cuts ir šis te. Tātad sāksim ar riffle shuffle. Mēs paņemam kartes lūk šādi. Ar 3 pirkstiem turam augšu un rādītāju pirkstu ieliekam karšu vidū un rīkšķi lūk šeit augšā. Tad mēs paņemam un laižam tā kartes aptuveni pusi. Lūk tā. Uz šiem te pirkstiem. Lūk šādi, ja? Un tagad mēs apgāžam kārtas lūk šādi ar šiem te pirkstiem. Lūk šādi sanāk. Parādīšu tā. Mēs paņemam tā. Lūk tā. Apgāžam lūk šādi, ja? Un tagad mēs piekārtojam, varbūt, ja vajag šādi. Atkal noliekam lūk šādi, te, kad rādītāja pirksts ir pa vidu. Šīs te tur kārtas te, īkšķis te, un šādi turam abus dekus. Abus kāršu kaviņus vai kā nosaukt. Un tagad mēs viņus ielokam lūk šādi un noliekam atstatumā aptuveni tā, lai saskarās īkšķi. Nu, ne gluži saskarās, bet milimetru un centimetru atstarpīt lūk šādi. Un pamazām laižam lūk šādi. No sākuma var tā lēnām, lai piešautos, un pēc tam jau tā. Tagad, kad esam šo izdarījuši, mums ir lūk šādi kārtas. Mums vajadzētu sastumt aptuveni centimetrus 2 biezumā, lūk šādi, un piekārtot. Tātad tagad, kad mums kārtas ir šādi, mēs viņus paņemam un uzceļam šādi augšā. Mēs pieturam ar rādītāju pirkstiem maliņu šo te un ar šiem pirkstiem turam šīs malas. Tāpat kā sākumā. Un tagad mēs lokot šīs kārtas lūk šādi ar rīkšķiem turam šo vietu, kur ir sastumtas kārtas kopā. Turam šo te vietu un ielokam kārtas. Un tagad, lai viņas kristu, mēs atlaižam šos te pirkstus šādi. Un tagad šito apakšu mēs tā pataisam vaļīgāk mazliet un kārtas pašas krīt. Tātad šādi apgāžam, piekārtojam, ielokam, laižam kārtas klejā, pastumjam uz vidu, salokam un laižam. Un tagad pilnā ātrumā. Lūk šādi. Ar laiku jūs varēsiet arī iemācīties gaisā to taisīt. Taču no sākuma es jums iesaku mācīties ar mīkstākām kārtīm. Pieņemsim ar 100% plastikāti, kādas ir šīs, jo viņas daudz vieglāk lokās un arī nepaliek ieloki. Un daudz vieglākas viņas ir. Bet šīs te ir tādas cietas un līdz ar to ir daudz grūtāk locīt. Viņas pašas tā nelokās un līdz ar to tas ir grūtāk. Tā kā no sākuma iesaku mācīties ar tādām kārtīm, kas vieglāk locās, kā pieņemsim 100% plastikāti. Taču arī vēlējos pateikt, ja jums ir lika kartona kārtas, kādas ir šīs te, tad es jums to neiesaku darīt, jo ar laiku jums būs šādi. Ka jūs ielokat, izdarat šo te, un pēc tam jums ir nevis apaļš, lai kristu zemē, bet kvadrāts, un līdz ar to nekas tur nesanāk. Tātad lūk šādi.
Tagad es jums iemācīšu false cut. Tātad tā ir viltus pārcelšana. Izskatās, ka jūs pārceļat kārtas lūk šādi, lai arī patiesībā jūs viņus nepārceļat. Lūk, ir apakšā desmitnieks un te ir dūzis. Mēs izdarām šādu un jūs redzat, ka nekas nemainās. Tātad, kā to darīt? Mēs paņemam, turam lūk šādi, ar šiem diviem pirkstiem, šiem, ja. Lūk, turam šādi, tāpat kā pirmīt mēs turējām, tikai šoreiz ar diviem pirkstiem. Un tagad mēs paņemam ar rādītāju pirkstu. Lūk, šādi paceļam daļu, ja. Aptuveni pusīti varbūt. Paceļam lūk šādi un paņemam ar šo roku. Lūk, tā. Mēs paņemam un turam. Tagad mēs paņemam vēl daļiņu. Un arī lieko un ņemam šo te vidējo, ja? Nu, ne vidējo, bet no apakšējā sanāk. Šinī roka apakšējā, tā liekot vidējā. Lūk, šo te čupiņu mēs arī gribam ņemt. Lūk, te patās ielikt. Pie šīs te, taču liekot šo te iekšā ar šo te pirkstu. Mēs sagrābjam šo un īkšķi. Lūk, šādi es parādīšu. Mēs sagrābjam, lūk, šādi. Tātad, mainot, mēs sagrābjam šo šādi, ja? Un sagrābjam to, šo kārti, nu, šīs kārtas augšējās. Mēs paņemam, noliekam šeit, un šīs vienkārši šeit. Šo ir patiešām grūti izskaidrot, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet. Tātad paceļam vienreiz, paņemam, paceļam otrais, samainam un šo te uzliekam augšā un uzliekam augšā. Tātad paceļam, paņemam, paceļam, ar šo pirkstu un šo vietiņu sagrābjam šo te, sagrābjam, lūk šādi, paņemam, šo te, tā, paņemam, uzliekam šeit, un šo te, tā. Paceļam, paņemam, paceļam, un tā, ka jūs mainat, jūs negribat, lai ierauga, ka jūs mainat, jums ir jācenšas uzlikt šādi, it kā pa virsu, un tad paņemat, ja? Lūk šādi. Ātrumā tas izskatās šādi. Un ja augšējā kārtas nav redzama, tad šādi. Un uzliekam augšā. Nu, ot tā. Tātad ceru, ka jūs sapratāt, kā šos veikt. Tad vēl pie rifle shuffle varētu pateikt, ja jums kādā trikā vajag, lai augšējā kārtas nepazūd starp pa vidu, vai arī pieņemsim augšējās 4 kārtas, ja? Tad es jums parādīšu, kā to izdarīt, kur viņas ir augšā. Un taisot rifle shuffle, mēs darām šādi. Un tā, ka mēs redzam, ka paliek tās pēdējās 4 kārtas, aptuveni mēs nolaižam visu šīs un šīs pa virsu. Un līdz ar to šīs paliek augšā. Tātad šādi. Liekam šādi. Redzam, ka te mazliet kārtas, nolaižam visas šīs un šīs tagad. Un tagad taisam šo te. Un viņas neizjūk. Ja ir vajadzīga viena kārtas, tad tas ir vēl elementārāk. Jūs darat šādi, laižat. Un atkal, kad jūtat, ka te pāris kārtas paliek, nolaižat visas šīs un šīs. Un jums nepazudīs šī te kārtas nekur starp kārtīm. Tātad, bet par false cut tam gan vieglāk ir ar cietām kārtīm nekā ar šādām te, jo viņas baigi ielokās un tas visu baigi sarežģīja. Tātad labāk tādas cietākas kārtas un viss būs vieglāk. Lūk šādi. Paldies un ceru, ka jums sanāks.